Čau, te Pēteris. Tagad pastāstīšu, kā veiksmīgi un droši pievienot kaisītāju traktoram. Pārliecinamies, ka uzkaras roku atsaites ir vienāda garuma, lai kaisītājs būtu taisni. Vidējā atsaite mums ir droši nostiprināta un labā stāvoklī. Tāpat pārliecinamies, ka hidroliskie izvadi ir labā stāvoklī un arī elektrosavienojumi. Izkliedētājam visas tapas ir droši nostiprinātas, āboli labā stāvoklī, satiksmes gaismas savienojums nav bojāts. Tāpat arī izsaubūs. Hidroliskie savienojumi arī aizsargātie putekļgumijām un labā stāvoklī. Noteikti atceramies pareizi savienot hidrosavienojumus. FR, brīvā atplūde, savienojumi pirmo un pat tieši atplūdi uz hidrobāku. P, spiediens, vai nu ņemam no sekcijas vai no load sensing sistēmas, tievā šļauciņa, LS signāls, ja izmantojam LS sistēmu. Pirmo savienojumu atplūdi pat taisno ar hidrobāku. Šajā gadījumā neizmantošu LS sistēmu, tāpēc spiedienu šļauku lieku sekcijā. Līdz ar to LS signālu līniju atstāju nepievienotu. Savienoju izsaubus savienojumu un satiksmes gaismas. Ja mums ir mehāniskais izkliedētājs, kā šī gadījumā Axis M, tad noteikti pārliecinamies, ka kardāns, tā aizsargi ir labā stāvoklī, nav bojāti. Pats kardāns izvalkas un iestūmies viegli. Arī aizsarga bloķējušā ķēdīte ir vietā, jo pēc pieāķēšanas mums ir jānostiprina aizsargs. Un noteikti pēc pieāķēšanas pārliecinamies, ka varam nolaist un pacelt kaisītāju un kardāns nekur neatduras.